kilometru tālu. 100 kilometru tālu. Tas zaļais elps, ko katru dienu vedu, kundiem ir labi un arī pašam nedaudz atlecis. Es netaisu šīkstēt, jo daru to, ko mīlu. Varbūt tas ir tas, kas padara mani dzīvu. Saplēstas šķūtenes, mīkstas riepas, kolēģis atkal skrējas pēc rūbļiem. Auto ir nopis un nenes vairs audu, servisā atkal visa diena. Jāgrūž rūbļi un jāskaita kubi, lai dienas beigās piķis nāk, lai varētu no transportniekiem atpirkties. Cik kilometru stāvu tālu, cik negulētu nakšu, līdz atkal mājas pušu, blakus tev. Negulētas nakts, 100 kilometru tālu, transportnieki krūmos, sverot mūsu kubikmetrus. Nu būs sūdi, jo atkal pa smagu vajadzēja pārskūpsētā nokraut, kas ir astojas un kas ir čips. Kabatā magnēs, viss ir labi. Cik kilometru stālu, vēl jānobrauc līdz vakaram, lai beidzot spētu mieru, rāsi spēku dos un jaunu dienu parādīs. Cik vēl kilometru tālu, līdz atkal mājās es būtu. Vēl tik pāris naktis un uz brīdi varēsim mēs kopā būt. Tā, nu mašīna no ārpus ir daudz maz satīrīta, vēl iekš iztīrīsim, bet to es tīrīšu vakarā. Tagad mēs ar Dāvidu esam ceļā uz Saldu, jo Saldu būs Roberts. Un kur mēs vispār braucam? Mēs braucam uz kravas auto sajiet Engurē. Pagājuši gadu mums nesanāca aizbraukšu, šogad gan mēs būsim klāt. Tā kā Roberts Saldu gaida, šodien baigā skriešana, te mazgāšana un visu kaut ko mēs te uzlīmes savācām un visu kaut kādas lietas. Bet beidzot mēs esam visu izdarījuši, lai varam doties ceļā. Laižam. Pasmājam. Esam tagad Saldū, iebrauksim ātri mojkā ar putām, nomazgāsim to mašīnu, jo es pie mājas mazgāju ar parastu pliku ūdeni. Zin kā, man tur patās ir dīķis, zīvis, tur visa zaļā padarīšana, vegāna un blā, blā, blā. Šim ļoti patīk kokudēji. Tur vegāni, zīvis un tādā garā, un tad mazgāju ar pliku ūdeni, bet tagad iebrauksim mojkā. Ar putām noskalosim kārtīgi, un kaut kur Eiropas ar droši vien, ir iespējams, ka viņš jau pat mazgā šobrīd. Ar uzslēgt cinemātiku, bet tad uzspied 2x un aiziet tālumā. Kāpēc? Tā labāk izskatās. Kam tu gatavojies? Es? Es tazēt ar kaut kādu padarīšanu, bet būs. Pagad, tu arī man nomazgās? Un kāpēc tu man putus? Tu nemazgās? Kāpēc tu man putus uzlēji? Man nevajadzēja, man vajag noskalot tikai. Man nevajag šitā. Kā labi, tu pats savu mašīnu nemazgā? Rafīgi vajag, ne? Jā, nu esam klāt un lielākais auto entuziasts ir aizmidzis. Šitos manam sīts ir nedrīkst rādīt. Kur tu brauc? Es jau tikšu garām. Tev jāņem Krista Bogens no tā blakus ceļa. Man kokotēs, man pa kāju. Jā, nu te ir diezgan. Nu kaut kā es te ielauzu iekšā. Viss piekap galvenais. Ja sākumā teicu, lai brauc bez piekāpes, bet es teicu, kas tad tas pa kokudēju, ja viņam nav piekāpes. Pāris džeki ir nostājušies, tad te vēl vesels bars būs ar čaļiem. Tie tur tagad no Jūrmalens brauc tā, kā te būs interesanti. Nu ar kokudēju es pirmoreiz dzīvē pa stadionu braucu. Emīz, es arī, te nevar izbraukt, mums jāro pār pa zāli, laikam ir, noštopēts viss.
Man jau jāatrod, kurā galā man būs jāapstājās kaut kāda ziepja, jau te būs. Vai, ka tev stādini jau. Tu saki, ka es apakaļ gaitā nemāku braukt. Neko, nesaprotu, ko viņi te runā. Mēs esam ieradušies. Dāvido, celies, dēliņ, te daudz lielās mašīnas. Jā, nu vieta man tagad ir zinām, reku. Dāvids, pamodies! Jā, tu redz, cik daudz te mašīnas riņķī lielās. Un pārējās visal ir pa ceļam, pārējās arī būs. Nu, pāj maliņā es kāpšu iekšā. Mums tulīt jānoparkojās. Vai jūs to pusīt? Tulīt aizbrauksim, jā. Mēs tikko ar Dāvidu sapratām, ka mums nav ko ēst. Un tad jāaiziet ātri līdz veikalam, kamēr veikals nav ciet jānopērk kaut kas gan vakariņām, gan brokastīm. Kā tev patīk lielās mašīnas, Čalī? Jā? Jā, tas skats diezgan iespaidīgs, pilnīgs iekaltāk redzot. Viņas visas smukas, spīdīgas, tīras, tur visādām zīmējumiem virsū un lampiņām un johaidī. Ot, ja ar kokvidēju varētu tādā stāvoklī noturēt ikdienā braucot uz mežu, vienkārši būtu pasaka. Iegājām veikalā un Dāvids izdomāja, ka viņš grib Kellogs ar pienu. Bet kāpēc ne? Man jau mašīnā ledskapīts ir. Piens nesabojāsies un sapirkāmies te visu kaut ko vakariņām un brokastīm. Tā, nu, lai kā man gribējās, beigās es sapratu, ka ar piekabi tomēr nebūs aršana nekāda. Nu, baigais sloks ir. Un tad es to piekabi kaut kur malā nokarināšu. Ir, ka džeks stāv šitā. Un tad es varēšu viņu blakus nostāties. Man neviens netraucēs, es nevienam netraucēšu, viss būšu baigi labi. Tā, nu piekabis noaķēju. Tagad stāvam šeit, ar ko pārējie džeki te stāv. Tārgas ir tāds jau spēc transports, ar ko paši izgāzējas kokudējs, tur vēl paši izgāzēja. Un tad tajā galā, nu, tur stāv lielie vīri, smukie vilcēji. Vajag forši sanācies. Pieāķēju mūsu banerīt, un te taču darba gaisma spīd ir tumsā izgaismosies. Tā, nu mēs ar Dāvidu tagad aiziesim līdz bērnu laukumiņam, jo, nu, viņš ne par ko citu vairs šokar nedomā, tik līdz viņš viņu ieraudzīja. Labrīt visiem! Ko ar Dāvidu kopā pirmo nakti izgulējamies Skānī. Es gan biju pirms tam gulējis, bet Dāvids točinē. Tagad ēdam brokastus un drīz gaidām norādījumus, jo drīz būs lēnām jākustās uz to vietu, kur gājiens sāksies. Laiks vēl ir diezgan patiesībā, tagad ir 8:30, gājiens sākās 10. Bet kamēr sastāsies un viss, un tiem smagajiem jau viss tā grozīšanās un viss notiek lēnāk. Un tad drīz taisamies. Kā tev, Dāvid, bija gulēt labi? Jā. Man šī acī kaut kas sarkans ir, kamēr Dāvidam tajā acī te plaksiņš ir piepams bišķīt. Vakarā taisīs smagiem durvis vaļā. Dāvidam tā moda vienmēr ir šoferu beņķī apsēsies, tikko es esmu ārā.
Un, protams, ka es Dāvidu nepamanījies, ka tā esi durvis vaļā. Dāvids starp durvību un starp sliekšņu pakāpieniem novandījās lejā, vai ne? Bet, nu, kā jau džekiem, viss kārtībā. Vasarā zilāts, pofīgi. Tā, nākam jāpadod atpakaļ. Mēs te tik daudz esam. Stadionā ir pilns ar smagajiem, un te reku vēl stāv. Mums esot jābrauc kaut kur uz priekšu. Ja tur vēl būšu ar kokvidēji, tad mums aiz kaut kāds žirafas jāstāv. Es nezinu, kas tā par žirafu. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām dūmas dziļas sirdī liek pēc šķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas stāsta beigās viski slāpē nemieru manī? Sākās, ko Dāvid? Kā viss pīpina, Dāvid? Tā, nu mēs sākam kustēt. Kolonija kustējusies ir. Mums gan skaļs tauris, vai ne? Ko? Tāds ir. Vēl ir Tas pakreizes un grožas par ielīdīs? Tad vēl šitāds es tas ataisīju, tā kā uzlīmīts mums arī daudz. Baigi foršs pasākums. Tad interesanti sajūta, kad cilvēki riņķi apkārt tur filmē, rāda čau, un tu brauc cauri hengurei un pīpini un tādā garā baigi forši. Tā vabalu. Varam braukt, jā. Pīpināja, nevis pīpāja. Es kaut kur tur pēc tiem apstāst, tur paši izgāzēja kaut kur viņam blakus. Un kā mēs tur tiksim? Pīpināja. Nu, kā ir? Smuks mašīnas, ne? Jā, jā.
Kā to taurīt? Normāli. Uzlīmi mēģinām šoreiz pārāk uzlīmi. Laba ziņas ir, man nav, man ir zapus, kā man tikai uzlīmi palikuši. Pak, bet es varu, es virušu lielāk, virušu. Širā. Daudz palikuši. Tiem dienas beigās ir pienāk varbūt vēl būs. Jā, bet nesaka citā. Labi, pusē. Tās pār māģīgi. Nāka, Dāvido. Mums. Skats tam jāiedod tas uzlīmi. Vai arī viņam uzlīmi? Nu, pirmais tas bums ir pagājis, sataisījām bildes, tur izgājām, satikām Kristu ar pārējos. Tagad aiziesim uz tirdziņu. Iztērēt lielu kaudzes ar naudu, vai ne? Rekād mēs smuku vienādi sieviņi, Emīlija, Dāvids. Man visi vienādi saģērbušies forši. Vai ne, Dāvid? Filmu operators gan mums tāds savā stilā saģērbies. Skaps būs tā vikingu mūzika, atklausījies, ka pats pa vikingu paliks. Bet nu tik labs skāns, man tā patīk, skaists, melns. Ka tādu varētu pavizināties. Pazīstu, labdien! No kurienes te jūs esat atbraucis? No Tukuma. Jā, bet kādreiz mācījās šitajā Engurs vidusskolā, kuru mums šogad izdevās saglabāt. Vai ne? Tagad nāciet, puiši, jūs esat tie stiprākie. Uldi, un to arī tev arī nekas neatliks. Nav ko dalīt visiem dāvans, būs jāpiedalās tagad atrakcijā. Nostājieties visi trīs tā pret mani. Un man ir viens uzņēmums iedevis brīnišķīgas dāvankartes. MS, LED, vai vismaz nezinu, vārdi un logo. Ja? Šitāda. Un tagad es jūs mocīšu. Jums būs katram jāpaņem tas viens bliķīts, un kurš no jums viņu varēs uzcelt vismaz 10-15 reizes. Jā. Vienu rozi, divām. Nu, kā jūs gribat? Nu, parādat klasu. Viņi nav smagi, es viņus pat varu pacelt. Mēs jau reizē? Jā. Nē, mēs skaitīsim 1, 2, 3, mēs jūs atbalstīsim. Katrs vienu paņemat. Nākat te centiņā. Ir smagi? Jā, neatlicis. Nu, vismaz 10 reizes varat? 10? Jā, nu varat? Nu, ja varēsiet vienu? 15 arī, nu, es jau tik traki negribu jūs mocīt, bet nu izdarīt. Nu, tad paši uzprasījāties. 10 ar vienu, 10 ar otru. Aiziet! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Un ar otru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, superīgi! Uldi, iedosim viņiem balvas, vai ne?
tu man palīdzēsi izraukt ārā, katram paskatieties tādiem spēka vīriem, jūs esat nopelnījuši šito te dāvanu kārtai. Mārtiņ. Milzīgs paldies. Tātad, un paldies, Uldi, ka tu, lai viņi paliek. Viss, paldies jums, tas bija viss, nebija taču traki, vai ne? Tu tiešām var bādās, kas viņam likšu visādi atrakstīt. Pagaidām vēl jums ir ziltiņas un garšīgas dāvanas. Zini, kā man tie palīgi, Uldi, ka visu laiku te nes un visādi dāvanas. Bet jūs jau esat, es būtu viņus saukus pie kurzemniekiem. Nu tad, kad es saukšu to kurzem, te jūs vairs nenākat. Labi. Kad es saukšu to kurzem, te jūs paliekat mājās. Labi, sarunāt par tā. Tā, Uldi. Jā, šitos noņemam. Atkoņam. Tad es vēl gulēju, jā. Ej uz mani. Šajā reizē tas būs arī viss. Mums pašiem pasākums šoreiz ir beidzies, jo mums vēl ir diezgan daudz lietas, ko darīt. Jāsāķē piekabe, jāsaliek vādi atpakaļ kopā. Un uz vakar daļu mēs nepaliksim. Jo sīkiem arī nāk miegs, un pati mazākā mums ir atstāt mājās pie Omas. Bet gribu pateikt baigo paldies visiem, kas tajā pasākumā iesaistījās. Superīgs pasākums, vienkārši kaut kādā stadionā sapulcē tik daudz mašīnas un tik daudz skaistas mašīnas un baigais darbs. Un baigais paldies arī ar RD mešēmniekam, jo, kā jūs zinat, šis nav mans kocinieks. Un tas nebija tā, ka es uz savu galvu tagad ņemu un braucu, un paldies priekšniecībai, ka atļauju šeit ierasties. Baigi forši ceru, ka nākamgad arī atbrauksim. Un vienīgais, nākamgad jau vajadzētu varbūt kaut kādas gaismiņas, kaut kādas lampiņas, kaut ko tādu. Višķīt viņu tādu foršāku uztaisīt, bet bija baigi labi un forši diena. Tā kā paldies visiem, kas skatījāties, un čau! Būs sūdi, jo atkāpus man un vajadzēt mās, kur sātā nokļūt. Kas ir astus un kas ir čips, ja kāpatām atnēs, tad viss ir lāk. Cik kilometri